Ideja par pastaigu taku Tiņģeres muižas parkā, kurā piedzīvot dažādus brīnumus, radās Covid-19 pandēmijas laikā, kad bija jāievēro virkne ierobežojumu. Bija laiks, kad cilvēki nedrīkstēja klātienē apmeklēt muižu, tāpēc nācās meklēt alternatīvu ārtelpās. Tieši ziemas parka taku, jo gribējās kaut ko šajā adventas laikā tādu, kas uzburtu to sajūtu par Ziemassvētkiem. Arī tas, kas bērniem patīk, pasaku tēli, tas, kas mūs rosina domāt par Ziemassvētku pasakām vai stāstiem. Šogad centrālais takas objekts bija oranžērija, kas iemirdzējusies mēnesnīcas gaismā, taču tas nebūtu nav vienīgais, kas piesaistīja apmeklētāju uzmanību. Arī pankūku smarža tā vien aicināja doties muižas virzienā. Kopumā muižā notiek arī neliels tiešām pašu tuvāko mājražotāju tirdziņš. Var izstaigāt šo Ziemassvētku taku, kur ir dažādi tēli, un var izstaigāt muižu tie, kas nav vēl viesojušies pie mums, un vai apēst kādu gardu pankūku ar karstu tēju, jo ārā ir augsts. Mums jaunākā meita ir iestājusies mazpulkos, un tad pagatavojām visādus kārumiņus un pirmā tirgošanās pieredze meitenei. Par visu vairāk Tiņģeres muižas brīnumainās takas veidotāji vēlējās, lai atklāšanas dienā uzsnigtu sniegs, lai apmeklētājiem nebūtu jābrien pa dubļiem. Un neticēsiet, dažas stundas pēc atklāšanas patiešām sāka snigt. Es iznācu un tur, kur laternas izgaismotas, jau pats safačē tik skaisti. Jā. Protams, ļoti skaisti izgaismots un mūzika skaisti. Un ja pašam sirdī ar tā svētku sajūta jau mostās. Te vēl var apģērbties atbilstošā stiliņā, un par godu laikam manam tērpam šodien uzsniga pirmais sniedziņš. Viņš ir klāt. Es ceru, ka uz ilgu laiku, ka būs tā ziemīgā sajūta un Ziemassvētki būs balti, gaiši un sāksies ceļš uz gaismu. Pastaigu taka ir vienas dienas pasākums, taču lielu daļu pasaku tēlus muižas parkā būs iespējams aplūkot līdz pat Ziemassvētkiem arī dienas gaismā. Nīceta Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.